Jaunpils vidusskolā mobīlē telefoni stāv speciālos skapīšos pie dežurantes līdz stundu beigām no šā gada 1. septembra. Pats galvenais iemesls bija nekoncentrēšanās mācībām, jo telefoni ļoti traucēja mācību procesam. Skolēni un skolotāji atzīst, sākums bija grūts. Un 5. klasē pirmais jautājums no viena skolnieka bija, ko mēs darīsim, ja mums būs stundas laikā sirdstrieka? Sākumā bija liels hauss starp skolēniem, jo nebija tas telefons, kurās skatīties. Un arī tagad diezgan skaļi ir skolā. Manuprāt, tie, kuriem tas telefons svarīgāks, viņi ir stundās aktīvāki un viņi gan stundā labi strādā, gan arī ākstās. Tomēr lēmumam bija rezultāts. Skolēnu koncentrēšanās spējas un arī atzīmes uzlabojās. Savukārt Kandavas reģionālajā pamatskolā telefoni netiek ņemti nost, un šeit uz aizliekšanu raugās skeptiski. Tanī mirklī, ka kaut ko aizliedz, tas paliek ļoti salds. Ja mēs dzīvojam tādā laikmetā, kurā ir šīs viedierīces, tad bērnam ir jāmāca, kā ar šīm viedierīcēm strādāt. Šajā skolā īpaši piedomāts pie tā, lai starpbrīžos skolēni ir nodarbināti. Klasēs galda spēles, vienmēr atvērta sporta zāle, radoši uzdevumi. Bērni spēja kontrolēt sevi. Viņi spēja organizēt un būt atbildīgi par to, ka tas telefons ir viņa īpašums. Skolā šeit aizliegts, tas bērns, viņš mājās varbūt 2 tik vairāk to darīs. Izglītības ministrijā skaidro, liegums pieņems balstoties uz pētījumiem, kur viens no faktoriem ir tas, ka jaunākiem bērniem nepieciešams ilgāks laiks sagatavoties stundām. Netik labi, ietekmē šo to emocionālo stāvokli un arī aiziet ilgāks laiks, kad viņi var, sagatavoties mācību stundai un atslēgties no šī tālruņa lietošanas. Skolās diskutē par to, vai telefonu nevajadzētu aizliegt arī vecāku klašu skolēniem. Šobrīd Latvijā ir skolas, kurās telefonu lietošanas liegums ir visām klasēm, taču tas ir pašu izglītības iestāžu lēmums. Everita Mucuniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.